Es varētu samaksāt tev kāds 200 eiro par to, ka tu nevienam nesaki un es apēdīju. Nu tā, Džeksi nolēms šādi iestiprināties. Te ir zivtiņi oliņā, protams, nu kā itai. Te ir salātiši, un tās ir īsti nūdelietas, un tur ir kaut kas ar kokosrieksti, kaut kas, cik es noskaidroju, tāds diezgan nesātīgs un netaucīgs. Alvs tikko izdomājuši to atsitienu pretuzbrukumu cakām un kurzemniekiem. Ķipā es prasīju, kas ir, un viņš saka, Kas ir, nauda nav. Kas ir, bet nauda nav. Kas ir, nauda nav. Rekas pa plikiņiem mums te ietveļ. Es tev tur līdzi ir. Parādi, kas tur ir labs. Biespēn maizītes. Tu gribi vienu? Es varētu samaksāt tev kāds 200 eiro par to, ka tu nevienam nesaki un es apēdīju. Mums ir tīls, tā lai spried roku. Nu ko, vīri ir ieradušies Ograi. Te vēl visi aktīvi trenējās, bet lēnām jau sāk gatavoties geimam. Saprat baigo fīču īstenībā tikko komentēju. Tā bišķi sev pieķer pie domas, ka dēļ tā, ka es visu laiku jums te vāros, bišķi tā valoda uzlabojusies, baigi vairs neķerās visu laiku. Pareizi, Rainer, tev tā liekas? Piekrīt, jā. Katreiz aizvien labāk. Es piekrītu, ka katreiz aizvien labāk. Viņš vienmēr viņš man motivē cilvēks. Tu neļauj cilvēkam strādāt. Kas trīt? Nu, kā tā jūs bišķi, ka jūs vajag nobremzēt? Jūs saprot, ka es nav vakariņas pēdējais, tik ir pulkstens apsties tu. Tāpēc tu esi tik īgans? Jā, jūs man veikalā neievedā. Parādīt, kā jāfilmē. Es gribēju atgādināt, ka TJ Mēdī piedāvā ne tikai sporta tiešraides, bet arī cita veida video pakalpojums, arī konferenču tiešraides, arī konferenču skaņošana, visādi cita veida, ko vispriekš pasākumiem, lai realizētu, mēs varam jums palīdzēt. Tā kā raksti man vai raksti mūsu mājaslapā atradīs mans kontakts, un mēs varam uztaisīt ne tikai šitādu vlogu ar mikrofoniem, gaismām, arī šādu veidu tiešraidi sportā, bet jebko citu, ko vien vajag, bēres, kāzas, laivā, prosti iefilmēt visu. Tā, izvēle kā tāda ir liela, jā, jūs jau to saprot, jā, un viss kaut kāda labuma ir, bet viņš izvēlējās visu gaļas var apburgerīt bez mērcītes. Paņēma ūdenīt negāzēto, un viņš paņēma vienu proteīnu batonīti. Sarunāt tā, ka mēs sākam uzskrien pa trepēm, un tad mēs tiks galā pāriem jautājumiem, jā. Jūt kā ielas no fizio pasākuma.